Trūce ir viena no biežākām ķirurģiskām saslimšanām, ar ko sastopas pacients un ārsts, runājot par plānveida operācijām. Un tas bieži vien saistīts ar vienu no priekšējās sienas kārtu bojājumiem, tādēļ veidojas caurums, jeb defekts priekšējā sienā, caur kuru uz ārējo vidi vai uz blakus esošām telpām pārvietojās iekšēji orgāni, radot sāpju sindromu, patoloģiskus veidojumus, kosmētiskos defektus, gremošanas trakta darbības traucējumus. Proti, veidojumi varbūt no neliela izmērā, līdz milzīgiem, sūdzības varbūt neizteiktas, kā kosmētiskas, tā arī saistīts ar izteiktiem funkcijas traucējumiem, invalidizāciju un nereti prasa pat neatliekamu ķirurģisku ārstēšanu, lai glābtu cilvēku, risinot to problēmu.